Par trauslo puķu bērnu dēvētā Laima, kā neviens cits Okartes akadēmijā, ir izbaudījusi visu. Bijusi gan pirmā žūrijas vērtējumā, gan palikusi pēdējā un sēdusies uz izbalsošanas līnijas. Laima piedzima šodien. Liktenīgs Laimai izrādījās 4. koncerts un Raimonda Paula baltā dziesma. Arī skatītāju balsojums pirmdienas vakarā nespēja meiteni glābt un viņai šovu nācās atstāt. Kopīgā apģēriena. Visi skaujam Laimu. Cik stipri jūs varat saprast? Tomēr jau nākamajā dienā balsošanas sistēmā atklātas nepilnības. Un, lai gan gala rezultātu tas neietekmēja, tika pieņemts lēmums. Laimai jāatgriežas. Es jūtos rīktīgi burvīgi. Tad arī mazliet tāda neticamības sajūta. Jo tad, kad es gulēju, man likās, ka tas varbūt pamodīšos atkal mājās un ka tas viss ir sapnis tomēr. Un ka es esmu rītīgi veiksminiece. Laimas labākā draudzene šovā nav Anna, Samanta vai Evija, bet gan video kamera. Vajag izdomāt vārdu. Renārs. Eģus. Austrums. Nopietni? Man patīk arī austrums. Varbūt jāpliek pie austrums. Tagad ir jauns draugs. Okartes akadēmijā. Es uzzīmēju kameru numuru 2. Ļoti līdzīgi. No Sāniņa. Zīmēšanas talants Laimai nepalīdzēja vakardienas koncertā. Atkal Raimonda Paula dziesma, atkal pēdējā vieta un atkal izbalsošana.